Protams, ka ir īpaši svētku noskaņojums, ir arī, protams, arī pat neliels nogurums šodien dienas beigās, jo mēs pēdējo mēnesi ļoti intensīvi strādājam viss Ventplača kolektīvs, jo šo jauno skaisto terminālu celtnieki nodeva decembra beigās, un mums vajadzēja pusotra mēneša laikā izdarīt ļoti daudz lietas, jā, lai varētu šeit oficiāli atvērt un uzsākt kuģu pārkraušanu. Tas bija gan video novērošanas sistēmas, gan pabeigt pieslēgumus mūsu klientu namiņiem, pabeigt sardzes mājas būvniecību. Tas viss ir izdarīts. Lielā tehnika arī ir jau atbraukusi uz jauno terminālu, un šodien ir pirmā darba diena, pirmais kuģis. Par īpašumu viņu pirmām kārtām gribētos nosaukt, tāpēc, ka šis termināls ir speciāli veidots koku materiālu pārkraušanai. Protams, viņš ir universāls termināls, kas var strādāt un, protams, strādās arī citām kravām, bet tā pamatkrava, kuras dēļ viņš tika būvēts, tie ir meža izcelsmes produkti. Tā ir papīra malka, tā ir šķelda celulozes ražošanai, tā ir kurināmā šķelda, un tāpēc šim terminālim ir vairākas tādas tehniskas īpatnības. Tātad pirmām kārtām ir izveidota īpaša lietas ūdens notekas sistēma, lai izvairītos no koksnes mizu piesārņojumiem. Lietas ūdens kanalizācijā ir izveidota īpašies uztveršanas grozi. Tad ņemot vērā to, ka mēs strādājam ļoti ātri un strādājam ar mobīliem celtņiem, kuģu apkalpošanai terminālā ūdens un elektrības padeves stacijas ir izveidotas ļoti moderni, ka viņas ir iegremdētas piestādnē, jūs viņus šobrīd neredzat, pa viņām var pārbraukt pāri arī ar celtņu kāpurķēdi, bet ar vienu rokas sviras tvērienu, jā, viņas atverās un kuģim tiek padots ūdens elektrība. Tāpat jūs redzat ārā šos slaidos apgaismas mastus, kuriem nav kāpņu, jā, viss apgaismas lampu gredzens var nobraukt lejā, jā, mēs varam mainīt lampas, apkalpot to, veikt apkopes darbus, un arī videokameras, jā, regulāri kontrolēt, kādā stāvoklī viņas ir, jo drošības prasības ostu termināļiem prasa arī video novērošanu, jā, visai teritorijai 24 stundas diennaktī. Protams, lai terminālu saukt par īstu terminālu, viņam ir jābūt dzelzceļa pieveceļiem, un šeit ir izbūvēts kopumā papildus aptuveni 2 km kopējā garumā pieveceļi un manervēšanas ceļi lokomotīvju un dzelzceļa sastāvu ienākšanai terminālī. Tas īpašais, ko es gribēju uzsvērt, ka mēs tomēr pieņēmām strateģisku lēmumu un izveidojām dzelzceļa pieveceļu arī tieši piestātnē. Jo mums savulaik, gatavojoties šī termināļa būvniecībai, tika iegādāts īpašais celtnis, ko jūs šobrīd redzat darbībā, jā, kuram ir augstais portāls un kurš var, kraut dzelzceļa vagonus tieši vagoniem braucot cauri portālam.